full frame, crop sensors un objektīvs. Kāda ir atšķirība? Canon EOS 7D Mark II ir APS-C tipa sensors, tātad viņš ir kropotais, viņš ir mazāks un koeficients ir 1,6. Ko tas nozīmē, tūlīt izstāstīšu. Otrs aparāts R5 Mark II full frame sensors, jeb pilna kadra sensors. Tātad viņš pēc izmēriem ir precīzi tāds pats, kā bija fotofilmiņa. Un pārsvarā visi milimetri, kas tiek rakstīti, tātad fokusa attālums uz objektīviem, pieņemsim dotajā gadījumā 24-70, viņš atbilst tā arī 24 platleņķis un pietuvināt, piezumēt, mēs varam uz 70 milimetriem. 1:1. Cita runa ir par crop sensoru, jeb šo te mazāku sensoru, 1,6. Tātad, ja jums uz objektīva ir rakstīts 18 mm, tas nenozīmē, ka viņš ir platāks par šiem 24 mm. Nē, viņš ir jāsareizina ar šo te crop faktoru 1,6. Tātad, reālais platleņķis būs 28 mm. Galējais ir 135, cik mēs varam pietuvināt uz 135 mm. Arī reiz 1,6 un sanāks jau tuvāk 200. Šis ir universālais objektīvs, foršs ceļojumiem un tā tālāk. Jums ir tātad ras, platleņķis, vajag pievilkt kaut ko tuvāk, lūdzu, tas arī notiek. Bet, ja jūs uzliksiet uz šo kropoto sensoru, uzliksiet pilna kadra, jeb full frame objektīvu, tad šis te 24 arī ir jāreizina ar 1,6 un jūs iegūsiet 30 ar kapekām, līdz ar to jums nebūs platleņķis. Tātad, ja jums ir mazāks sensors, ir jāreizina šie milimetri ar koeficientu. Canonam APS-C reiz 1,6.